Bijušais ieslodzītais, vīrs, kuru mēdz dēvēt par kontrabandas karali, vēl joprojām paliek pie sava un aicina atbildīgās institūcijas beidzot pievērsties Latgalē notiekošajam vājprātam. Terehovas robežkontroles punktu šķērsojot viena kravas mašīna pēc otras, kas esot pārbāztas ar nelegāliem smēķiem. Te redziet, kāda interese ir cilvēki, kuri, piemēram, ir jācīnās ar kontrabandu, jā. Viņi atbalsta kontrabandu, un viņi uz šodienu izdarīja tā, ka strādā tikai viņi, viņu struktūras, viss. Tiesības sargājošas struktūras tikai strādā kontrabandu, vairs cilvēki nestrādā kontrabandu. Kononovs ir pārliecināts, ka struktūra vienības ir izveidojušas pat tādu kā monopolu, lai tikai peldētos miljonos pāri mūsu valsts robežai uz Eiropu, vedot vērtīgas kontrabandas kravas. Šodien viņš Tautas balss skatītājiem nolēms atklāt, kurš īsti darbojas tā saucamajā Latgales grupējumā. Raidījums atgādina, ka sižetā atspoguļotais ir uzskatāms tikai un vienīgi par intervējamās personas viedokli. Visas mašīnas, kas iziet cauri Terehovu, pieder Vlasovam, Augustinovičam, Lapikam, Savīskim Dainim, bijušajam robežsardzes krimināla pārvaldes darbiniekam, kas strādā zem Vlasova. Ja? Galvenais ir daktars. Tas ir, teiksim, lem visus naudas jautājumus un visus, ja? Kuram arī struktūrās ir atbalsti. Kononova pieminētais Vlasovs strādā robežsardzes krimināla pārvaldē par priekšnieku. Jautājumiem par Kononova apgalvojumiem viņš ir sagatavojies. Seju mēs nedrīkstam rādīt, jo vīrietis piedaloties operatīvajā darbā. Vai jūs esat dzirdējis kaut ko par Latgales kontrabandas grupējumu? Kādu tieši? Vlasovs savu dalību nelegālo cigarešu pārvešanā kategoriski noliedz. Komentārus, ja redzu minētas personas, it kā cik es saprotu, tur kaut kāda sieviete paskaidroja, kas ko nozīmē, arī pierakstot, ka esmu iesaistīts tajā grupā. Ja. Sanāk, ka pēc komentāriem kaut kāds Igors Kazlovs. Ja. Faktiski ar minētu personu nesmu pazīstams un iepriekš pat neredzēju. Krimināla pārvaldes priekšnieks Tautas balsī skaidro, ka pats ļoti aktīvi iesaistoties cīņā ar kontrabandistiem. Man tādu ziņu nav, lai struktūra vienības veidītu kontrabandu. Kā viena otra grupējuma tiek izmantoti kā atbalsta sniedzēji amatpersonas, tas ir viennozīmīgi. Zem Vlasova, teiksim, atbalsta. Ir gājušas pat līdz 7 mašīnas diennaktī pilnās ar cigaretēm. Viena no tām mašīnām ir noķerta Polijā. Varat ielīst internetā, viņa tur ir, ka tieši izgājusi caur Terehovu un ir ierosināts krimināla process. Par to mašīnu tagad notiek pratināšanas. Interesanti tas, ka tikai Kononova kungs kaut ko stāsta vai mēģina stāstīt, vai mēģina atstāstīt vai parādīt, ka tas ir patiesība. Kāpēc? Ka viņš norāda savus faktiski stāstos, ka viņam ir 100% zināmi numuri, vispārējais. Tad kāpēc viņš likuma kārtībā negriezās pie atbildīgiem institūcijām, amatpersonām, iestādēm? Ko Vlasovs jums atzīsies? Tu pastāstiet man, kā šitās mašīnas iziet bez robežsardzes krimināla pārvaldes. Tas varētu notikt tad, ja pie mašīnām nebūtu nekāda, teiksim tā, robežsardze nodarbotos ar to, ar ko viņam jānodarbojas, ar pasēm, ar migrāciju. Ja? Bet tagad robežsardze vairāk atbild pa krāvām nekā muitnieki. Manuprāt, tas ir viennozīmīgi pasūtījums. Protams, dažiem cilvēkiem, kuri nodarbojas ar kontrabandu, ar nelikumīgu preču pārvietošanu pāri valsts robežai, zaudējot varu, zaudējot ietekmi, zaudējot naudu, nelikumīgu naudu. Protams, ir žēl viņi mēģina apmelot, apvainot kaut ko citu. Es jau neapmeloju nevienu, ja es tur apmelotu, tad cits jautājums būtu. Ja? Es neiešu nevienu apmelot. Šitais katru krūmu zinu un zinu katru cilvēku, kas ko kā. Melo, kā es jau teicu, vienam otram cilvēkam
ļoti žēl zaudēt varu, naudu, ietekmi. Bet kāpēc tieši uz jums tad viņš tā? Nu, sakarā ar to, ka gan es, gan Krimināla izmeklēšanas dienesta amatpersonas, gan Krimināla izmeklēšanas pārvaldes amatpersonas veiksmīgi apkaro ne tikai nelikumīgu imigrāciju vai nelegālu imigrāciju, bet arī akcizētas preces, īpaši uz, piemēram, zaļas robežas. Pirms Lasova bija Maslovskis tāds valdis, ja? Robežsardzes krimināla paldes priekšnieks. Maslovskis noķēra pilnu mašīnu, ar 1200 kastēm, ar kontrabandu. Uzreiz, tur mēnesis laikā, Maslovskis bija izmests no tā amata, vai, teiksim, aizsūtīja nēģeru uzkert uz migrācijas dienestu, lai vairs necīnās ar kontrabandu. Uzreiz tika atsūtīts Lasovs. Kononovs apgalvo, ka viņam gluži kā tas notiek policijā, esot savi ziņotāji. Viņš par saviem vārdiem esot 100% pārliecināts. Latgales struktūra vienību līderi jau ilgus gadus pelnot simtiem tūkstošus latu, pateicoties kontrabandai. Viņš Lasovs no katras mašīnas saņem pa 2500 eiro. Kas viņš jums atzīsies, ka es esmu tur laižu mašīnas? Es arī neatzītos. Nu. Vai jūs atzītos? Nu? Es neko ne par vienu kravu, ne par vienu no nelikumīgi pārvietotu preci un likumīgi nesaņemu, izņemot savu algu. Ja? Viņš ir šī grupējumā konkrēti. Man tur negribas tur skraidīt pakaļ, tur filmēt un fotografēt viņu, ja? Bet es viņu pieķertu daudz kur. Tas ir liels blēdis, kurš vēl no Daugavpils laikiem, viņš tur ir strādājies, tur ir sašmucējies kārtīgi, ja? Zinu cilvēkus, ar ko viņš strādāja, kas viņam maksāja. Tieši no mūsu pagasta, kas strādāja Daugavpilī ar viņu. Lai netēlot tur no sevi nekādu godīgu. Ja? Uzskatu, ka Konono kungs apvainoja, aizkara manu godu un cieņu, līdz ar to iesniedzu tiesa pieteikumu par godas un cieņu aizkaršanu, kā arī uzrakstīju pieteikumu valsts policijai par neslavas celšanu. Nu, lai sūdz mani tiesā, jā. Lai sūdz tiesā. Tad es pacentīšos pierādīt, kas viņš ir. Viss. Latgales kontrabandas grupējums Latvijas valstī nodarot miljoniem zaudējumu. Tomēr kontrabandistu atmaskošana esot sarežģīts process, jo katram esot tā saucamais jumts. Skaidrs, ka caur austrumu robežu kontrabandu joprojām iet milzīgos apjomos, lai ko mums tur stāstītu. Šobrīd par ēnu ekonomikas apkarošanu un ir arī fakts, ka šī kontrabanda ir noteikti atbildīgo dienestu paspārnē, vismaz atsevišķu to darbinieku paspārnē, jo citādāk nevarētu būt. Šogad Terehovā nav aizturēta neviena ar kontrabandas smēķiem pārbāzta kravas mašīna, kura caur Latviju ceļot uz Eiropas valstīm. Protams, ir muitnieki un robežsargi, kuri savu darbu veic no visas sirds un cīnās ar nelegālajām precēm uz robežas. Tomēr šo cilvēku iespējas esot salīdzinoši niecīgs, ja kāds ir paspējis iedot kukuli par kravu, piemēram, nelegālu cigarešu. Ja kādam ir zināmi šie grupējumi, ja kādam ir zināms šie piesedzēji, ir tomēr jāvēršas tiesību sargājošajās iestādēs, kaut vai vēršaties visās, prokuratūrā, policijā, ekonomiskajā policijā, muitā, kontrabandas apkarošanā. Es ceru, ka vismaz kādā no šīm struktūrām tad tāds iesniegums varbūt trāpīsies pie godīgi ierēģiņa, un viņš šo informāciju tiešām izmantos tiem mērķiem, kam viņi tur ir domāti, lai apkarotu kontrabandu. Tautas balss iesniegs Raita Kononova pieminēto personu vārdus un uzvārdus Iekšlietu un aizsardzības korupcijas novēršanas komisijā Saeimā, lai atbildīgās institūcijas izvērtētu šo personu iespējamu saistību ar kontrabandas preču tranzītu, kā arī izplatību Latgalē. Inese Supe, Andris Damburs, Tautas balss.